Tūrisma sezonas atklāšanas dienā Jelgavas reģionālais turisma centrs aicināja interesentus doties arī aizraujošās ekskursijās pa Jelgavas pilsētu un apkārtni. Tika piedāvāta ekskursija ar autobusu Vēsture, māksla un garša Jelgavas novadā. Maršrutā bija iekļauts gan uzņēmums Mālkalni, kas ražo gardus sierus, gan arī Lielvircavas muiža, kas ir tikai likumsakarīgi, jo Jelgavas novadā daudz tiek darīts, lai muižas atdzīvojas, lai tur dzīvo senie stāsti un cilvēki. Cienījamā sabiedrība, man ir patiesi liels gods uzņemt jūs tik kuplā skaitā mūsu Lielvircavas muižā šodien. Ir brīnišķīgs laiks, un es domāju, mēs visi jūtamies ļoti labi. Lielvircavas muižā pēc remonta ir atjaunotas senā interjera detaļas un izveidota izstāžu zāle. Izstāžu zālē bija apskatāmas unikālas Vairas Vīķes Freibergas dēla Kārļa Freiberga veidotās fotogrāfijas. Jauka satikt tik daudz cilvēku šodien. Es ar savu sievu Lindu mēs dzīvojam šajā novadā aptuveni 5 gadus. Mums arī ir meita, kurai ir 1 gads un 3 mēneši. Lielvircavas muižā ir apskatāmi biedrības Lielbarons projektā pēc vēsturiskām piegriezniem tapusi tērpu kolekcija atbilstoši 19. gadsimta 70. un 80. gadu muižnieku modes tendencēm Kurzemes guberņā. Viktorijas laika turnīra stila tērpi, kas maksimāli pietuvināti autentiskumam gan šūšanas tehnikā, gan izmantotajos materiālos. Tērpi tika izvietoti patstāvīgajā ekspozīcijā Lielvircavas muižā, bet dodot iespēju tos redzēt plašākam lokam, ir plānotas arī ceļojošās izstādes pa visu novadu. Visā Krašņumā tērpu kolekcija būs redzama Jelgavas novada svētkos 5. jūlijā. Pēc muižas apskates brauciena dalībnieki apskatīja arī vecāko mūra baznīcu Jelgavas novadā – Lielvircavas baznīcu.